Ko labrīt, labrīt, mīļie draugi. Jā, miglains foršs rītiņš. Pastāstīšu no rīta vienu kuriozu, kas nenotika šodien, bet notika pirms 2 dienām. Bija man sajūta, kā saka, mušmirīte, nezinu, cik jau mēneši, liekas, kādas 4 nav bijusi. Es zinu, ka ir daudzi, kas gaida rindiņā, bet es nezinu, vai visiem pietiks, jo es taisīju mazajā bačukiņā. Nu tā sagadījās. Un šī mušmirīte varbūt arī būs ilgi nav bijusi mušmirīte, kas ir stiprāka mazliet par vidējo, jo tādiem mazliet advancētākiem, tā kā tie, kas gaida vidējo, varbūt, es jums paziņošu. Vienmēr sākot, es tik priecīgs taisu un lieku, un viss tik labi sanāk, un kā saka, visa enerģija, viss ir kārtībā. Ik pa laikam, protams, virtuvē ienāk Eita, kā vienmēr bērnam kaut ko vajag uzkost, gribu ēst, gribu šito. Es darbojos tālāk. Viss ir sataisīts, es laimīgs, priecīgs, un tad vienkārši, es nezinu, pēc cik stundām, laikam vēlāk tajā vakarā es skatos. Kāda tāda interesanta sajūta mani pārņem, un es saprotu to, ka startu es nepielēju. Es visu tik rūpīgi un startu nepielēju. Mazais bačukiņš bija lietots 2 reizes. Viņš tā kā izliec līdz galam. Un iekšā, cik pa 2 reizītēm baktērijas var saražoties tur. Iepriekš tur arī bija taisīta tāda ļoti interesanta. Par to es arī vēl neesmu stāstījusi. Arī kaut kas jēzi, taču tā vajag, tad lai paliek. Jā, tāda arī spēcīga. Ne mušmira ar citu iedarbību. Jā, nav, kā saka, daži ir dabūjuši, bet neesmu stāstījusi vēl par to. Un mušmira arī vispār ir tā, kas jau no laika gala ļoti ātri uzņem apgriezienus. Kā es vienmēr esmu teikusi, mušmirai un fermentiem ir īpaša simbioze, alķīmija kopā. Un skatos, jā, nākamajā dienā, tur knapi 2 atmosfēriņas ir uzkāpušas, un tad sākās šīs ticības darbs. Labo vārdu darbus, kā es vienmēr saku, fermenti to visu dzird. Un tad mēs ar Gati vienkārši sākām viņiem ļoti ticēt. Jā, un tas ir tā, ka tu pieiet, tu paglaudi. Gati saka, tu redzēsi, līdz vakaram jau būs 4, jā. Un tad mēs pa katru atmosfēru iedomāties, kāda tur, ja pieņemsim. Protams, ka ap sieniņām kaut kas ir tās tvertnes, kas stāv ļoti ilgi. Viņām, protams, var tur redzēt ap sieniņām, jau ir aplipis apkārt un saudzis. Jā, mums ir tvertnes, kuras nav 2 gadi mazgās, un viņas ir spēcīgas, kuras vispār nav jāatjauno, tur viss notiek. Bet šeit tu redzi, ka, ja 2 reizes taisīts, tur ir tikai, tu redzi to metālu spīdīgo. Protams, mēs baktērijas arī redzēt nevaram, jā, tu nevari viņas ieraudzīt, kā viņas tur darbojās, bet viņas tur bija, bet ļoti maz, tas praktiski uz tukšumu. Un iedomājieties, kāds spēks un kas vienkārši man pilnīgi sajūtu, kas tur notiek šajās dienās, kāda cīņa par izdzīvošanu, par dzīvību, kad mēs sākam kā dzīvē, sākam no kaut kā ļoti maza, un tad sākam ar pirmo solīti, un tad aiziet. Jā, enzīme arī ir tāds jauks process. Un šorīt es eju, un ir 8 atmosfēras. Prieks un laime, kur tu rodies, bija tāds gandarījums un prieks. Jā, tā kā enzīmiņi dzird, ar enzīmiņiem vajag runāt, un man pat vienreiz ir bijis tā, kad es sarunāju, lai man bija 2 tvertnes.
vienlaicīgi uztaisīts viena tvertne. Parasti ir tā, ka pēc diennakts ir jau 8 atmosfēras, tā ir tāda klasika. Un otra negrib kāpt, un tad es sarunāju tā, ka lai tā ir tā tvertnē, kurai viss ir aizgājis tiem enzīmiem, lai viņu šo enerģiju, lai iemāca, lai nodod, cik ātri to vajag darīt, un pēc dažām stundām jau arī otrai bija 6. Tā kā tas viss notiek, es domāju, tie nav nekādi brīnumi. Ja, tie nav nekādi brīnumi, tā īstenībā, kā daudz saprot, tā ir jau mūsu ikdiena un realitāte, ja, kad šie brīnumi ir viņi vienmēr ir bijuši mums blakus, tikai mēs viņus esam traktējuši kā brīnumus, bet īstenībā tā ir tiesa mēs, ja, tiesa mēs, kas varam šeit ar savu gaišo enerģiju, ticību un mīlestības spēku paveikt īstenībā to, ko mēs vienmēr esam zinājuši, ko mēs varam paveikt. Jā, tikai mēs to saucam par brīnumiem. Nu, lūk, tā kā tā. Kā sakam, prieciņam, ticībai, jā, atceraties, ka tie, kam ir tvertnīca, un jūs arī tie, kas plasmas pudelītēs vēl taisa, kad jūsu fermentiņi ir paši labākie, to, ko jūs darat priekš sevis, tā ir jūsu mīlestība, jūsu enerģija. Jā, un jā, nekad nešaubieties par to. Jā, lai forša mums šī dieniņa.